Viens no parametriem, lai mēs saprastu, kā mums darbojās, redz, ka mēs skatāmies šeit augšā ciparu, un tad jau sapratīs, kur es eju. Ejam uz 8, informācija, atrodam sensori, 8,4, un šeit mēs redzam, kāda man tie parametri arī ir. Telpas temperatūra ir 22 grādi, ārā temperatūra, kā mēs redzam, ir 5 grādi, tvertnes temperatūra, tas man ir boilers, 41 grāds, izplūstošais ūdens, tas ir tas ūdens, kas ieiet grīdās, 33,1 grāds. Un šeit mēs redzam ieplūdes ūdens, tas, kas man atpakaļ no grīdām atnāk ārā. Tātad 27,8, un rupi runājot, mēs redzam starp 33, tur ir 3, un tur, 5 grādi rupi runājot, ja? Man 5 grādi tiek atdoti grīdās. Izplūstošais ūdens plāšņas siltumainis, tas nozīmē, ka freons siltais atdod temperatūru grīdas ūdenim, rupi runājot. Tas ir vēl pirms viņš iziet cauri teniem. Pie speciāla sildītāja, kas sasilda vēl papildus, ja freons, piemēram, nevarētu dabūt to temperatūru. Un tad mēs pēc šīs temperatūras varam redzēt, ka izējošais grīdās man ir 33 grādi, tas jau ir pēc sildītāja, jeb tena, ja, tenis tur tāds sildītājs ir, ja pastīsies video. Lūk, tātad manā gadījumā freons normāli silda un temperatūra atdod, un šeit pēc šitiem cipriem var redzēt, ka teni vai papildus sildītājs netiek ieslēgts. Ja man vajadzēja pie lieliem grādiem šito visu uzfilmēt, tad būtu labāk redzams. Šeit, protams, ir plūsmas ātrums, ja, un vēl vispārējais. Kaut kā tā. Paskatieties, kas jums tur ir, un tad jau varēs kaut kādus secinājumus izdarīt. Turamies!